Vai esi kādreiz braucis uz Pārdaugava un skaties uz šiem torņiem, domājis, kā gan tur varētu būt dzīvot? Tagad tev ir iespēja šeit iegādāties 3 istabu dzīvokli. Tas ir platībā 114 kvadrātmetri, 3 istabas, 2 guļamistabas, un skatamies, ir tik kvalitatīvs remonts šeit veikts. Šeit ir Elika Tesla indukcijas plīts. Tas vidū, tas ir nosūcējs. B&B, Itālija, mēbeles, Dektons Stone, virtuves galds un daudz kas cits. Dodamies iekšā. Šis ir pirmais viesu sanmazgls ar vannu, kas pārredz visu Rīgu. Tas balkons, tas ir mūsējs. Nebūs nekādi kaimiņi, nelūrēs mums iekšā. Šeit ir pilnīgs privātums. Tagad ieejam atpakaļ iekšā dzīvoklī, redzam, ka šeit ir arī augstie griezti un apskatīsim, šis ir otrs sanmazgls. Šeit ir duša. Viens ir duša, otrs ir vanna. Kopā dzīvoklis tika iegādāts ar pelēku apdari, un šeit bija ielikti 100 000, lai to izremontētu pēc savām vajadzībām. Bet, tagad personīgi iemeslu dēļ dzīvoklis tiek pārdots. Skatāmies, šeit ir arī ļoti kvalitatīvi iebūvēts milzīgs skapis, kur noslēpt visas personīgās mantas, un būs vēl vienā no guļamistabām personīgais iestaigājamies skapis. Redzam tagad, kā jau es teicu, 2 guļamistabas. Šī ir šobrīd ar baltu apdaru guļamistabu. Šeit varētu iekārtot tā kādu bērnam darba galdu un gultu, un skats izriet uz vakara sauli. Varbūt, ja esat braukuši pāri Vanšu tiltam, jūs zināt, cik burvīgs tur vakaros ir saulriets. Un tagad skatāmies masterguļamistabu. Šeit ir ļoti daudz vietas, un aiz gultas ir caurstaigājams skapis. Logi iziet uz gan rīta sauli, gan vakara sauli. Dienas saule šeit neieiet, tāpēc dzīvoklis lieki neuzkarst. Un tagad, ko jau es teicu, ir caurstaigājams skapis. Vienkārši fenomenāli viss ir iekārtots. Apstīsimies tagad vēlreiz lielo istabu, un sanāk tā, ka dzīvoklim kopā ir 16 kvadrātmetri kopā ārtelpu platība un 98 kvadrātmetri dzīvojamā platība. Dodiet ziņu, ja jūs vēlētos šeit ierasties un to apskatīt dzīvē.